Ja agrāk mugurkaula operācija nozīmēja lielu griezienu, stipras pēcoperācijas sāpes, vairākas dienas slimnīcā un atlapšanu vairāku mēneša garumā, tad mūsdienu mugurkaula ķirurģijā ir ienākušas metodes, kas ļauj pacientam atgūsties pārsteidzoši ātri. Tā piemēram staigāt jau tajā pašā dienā, un tā ir endoskopiskā mugurkaula ķirurģija, kas ir viena no šīm jaunās paaudzes saudzīgajām tehnoloģijām. Tas nosaukums ir biportāla unilaterāla mugurkaula endoskopija. Kā mūsdienu mugurkaula ķirurģijā tad notiek tādas diezgan lielas pārmaiņas. Jā, mugurkaula ķirurģija arvien vairāk un biežāk saka izmantot endoskopijas metodes mugurkaula ķirurģijā. Jā, un ko tas nozīmē, ka mēs varam ar mazo griezienu 1 centimetrs piekļūt mugurkaulam, piekļūt nervu struktūram, atbrīvot to nervu saknīti vai to nervu struktūru. Jā, un tādā veidā ievērojami mazināt mikstaudu bojumu. Ja, priekš pacienta tas nozīmē, ka mazākas sāpes, ātrāka rehabilitācija, mazāks asins zudums, ja, un ātrāk atgūt to darba spēju. Tad mūsu metode, tā biportāla endoskopija nodrošina tādu labāku paredzamību, ja, lielāku manevrētspēju, ja, respektīvi mēs varam vieglāk piekļūt kaut kādai struktūrai, nervu struktūrai vai kaut kādai mugurkaula struktūrai. Un, principā, tas arī nodrošina lielāku manipulāciju skaitu veidu, ja, ko mēs varam izdarīt mugurkaulu. Ja, ne tikai atbrīvot, bet principā arī likt iekšā implantus, endoskopijas kontroli. Un tas arī tev atbrīvo rokas. Tu vari dažādiem ļenkiem piekļūt, ja, konkrētu struktūru, ko tu gribi redzēt. Pagaidām galvenais indikācijas ir diska trūce, tā ir biežāka indikācija, tad, kad ir pārplīsis starpskarījuma disks, ja, un diska audes spiež uz nervu saknīti, ja, un tādā veidā mēs varam atbrīvot nervu saknīti. Un arī mugurkaula kanāla stenoze, ja, tad, kad notiek degeneratīvas izmaiņas mugurkaula kanāla, ja, tas kanāls aizaug ciet pēc būtības, ja, un tas sašurinājums spiež uz nervu saknīti. Parasti pacientiem ir tādas appusē izstarojušas sāpes uz kājām, limitēts noejamas attālums. Un tad ar šo metodu mēs varam to kanālu atbrīvot nervu saknītes, ja, un tad ievērojami mazināt arī sāpes un uzlabot dzīves kvalitāti. Te, kur ir modelis, ja. Protams, te ir mugurkauls ir atvers, ja, teiksim, tad, kad mēs operējam, mēs mugurkaulu neredzam, ja, tad mēs taisam divus griezienus, ja, ar vienu mazu griezienu un to mazu atveri mēs ievedam endoskopu, ja, tas ir augstas izšķirtspējas, tāds kamera, ja, to mēs ievedam kanālu, ja, mēs jau varam redzēt uz ekrāna, ka mēs esam kanāla, ja, un tas, tā balta struktūra, ko jūs redzat, ja, tas ir duralais mazs, mugurmazuņa apvalks, cietais apvalks. Ja, un tad caur otro atveri, ja, mēs ievedam vienalga kādu instrumentu, ja, mums ir speciāli instrumenti, kas ir domāti tā endoskopija, ja, un tad mēs varam redzēt un kontrolēt nervu struktūras, ja, mēs varam viņus atbidīt, mēs varam iet dziļumā kanāla. Jūs varat redzēt, kādā palielinājumā mēs strādājam, ja, cik maziņš ir tas ākis, ja, apmēram 4 mm, 3 Jā, un zem palielinājuma jūs izskatāties, jūs redzat, cik milzīgs izskatās tas instruments. Tas ir ļoti kontrolēta operācija, ļoti. Mēs katru mazu asinsvadu varam redzēt, mēs kontrolējam, ka operācijas laika mēs kontrolējam katru minimālu asinošanu. Ja, operācijas laika asins zudums ir tuvojas nullei, ja, un respektīvi tas arī operācija tādā ziņā ir drošāka priekš pacientu. Trauma mīkstiem audiem muskuļiem ir minimāla, respektīvi pacients daudz ātrāk var atsākt rehabilitāciju, ja, daudz ātrāk sāk kustēties, nodarboties ar sportu un iet savā ikdienas ritmu. Ja. Un tas ir galvenais priekšrocības šai metodei.